Esiet sveicināti! Pirms pāris dienām es ierados Kualumpurā, bet tagad man laiks doties ir uz citu Malaizijas daļu. Pilsēta visnotaļ bija ļoti interesanta, bet tas noteikti nav iemesls, kādēļ es devos uz šo valsti. Laipni lūgti Borneo! Šī ir 3. lielākā sala pasaulē. Bet šo Malaizijas reģionu konkrēti sauc par Sabā. Pats iespaidīgākais te ir savvaļas daba, unikāli dzīvnieki, kurus nevar sastapt nekur citur. Īsi sakot, mani sagaida grandios džungļu piedzīvojums. Es esmu apmetusies Sepilok ciematā. Parādīšu jums savas naktsmītnes apkārtni. Te ir tik ainaviski. Nav nekur jābrauc. Džungļus var redzēt tepatās. Daudz tiltiņi. Romantiskām pastaigām un ūdens. Tas ir tik zaļš. Varbūt tās tur ir krokodili. To es nezinu, bet zivis es gan redzēju. Paskatieties, kādi atspogi. Pasakaini. Tepat apkārt var redzēt dažādus dzīvniekus un klausīties to skaņās. Daudz eksotiski augļu koki. Iepriekš es redzēju melones, ananasus. Te ir burvīgi. Man ļoti patīk. Turpmākās 2 dienas es noteikti izmantošu arī laiku, lai nedaudz pastaigātos. Dzirdiet? Pasakaini. Parādīšu jums savu naktsmītni džungļos. Ideāla lokācija. Numurs viņš ir vienkāršs. Par numuriņu es maksāju 40 eiro naktī. Te pavadīšu 2 dienas. Un brokastis ir iekļautas. Ārā mantas nedrīkst atstāt, tāpēc, kad mērkaķi var tās noķiept. Dodos apskatīt saules lāčus. Cik zinu, tad tie ir mazākie lāči pasaulē. Jāiet aplūkot, vai tā tiešām
Ir. Laukā ir šausmīga svēlme, bet es ceru, ka tie lāči atnāks atrādīties gan man, gan jums, vai ne? Savādāk visi būsim vīlušies. Maziņš veikaliņš, tāds kioskiņš. Tur jau laikam tikai vietējie iet. Šī vieta ir aprūpes centrs lāčiem, tāpēc uz doto brīdi ir tikai 2 lāči. Vismaz mēs redzēsim, jāpriecājas par to. Jūs redzat, kokā čučs lācis maziņš. Šie ir pasaules mazākie lāči, un pat ja tie izskatās mīlīgi, patiesībā tie ir īsti savvaļas dzīvnieki, kurus šeit aizsargā un glābi. Paskatieties, cik augstu tas lācis ir uzkāpis. Darbiniece stāstīja, ka saules lācis var uzkāpt līdz pat 50 metru augstumā. Iedomājieties, cik ļoti augstu. Tie taču nav nekādi mērkaķi. Te dzirdams ļoti daudz putnu skaņas, un mērkaķi lēkā no viena koka tik uz otra. Tiem arī esot ļoti karsti. Esmu ļoti priecīga. Redzēju mazāko lāci pasaulē. Te var apbrīnot ne tikai lāčus, bet arī augus. Tie koki ir tik gari. Stiepjas debesīs. Šajā teritorijā kopumā ir 7 lāči, bet tie vairums atrodas ļoti dziļi džungļos, un 2 ir tie, kas ir iznākuši mazliet ārā, un turistam citreiz ir redzami. Man vismaz paveicās, un es redzēju vienu. Esmu nonākusi Lietus mežu izpētes centrā. Ejam lūkoties, kas slēpjas šajos kokos. Pastaigājoties gar koku galotnēm, tu patiešām saproti, cik dzīvi un milzīgi ir šie Lietus meži. Īstenībā šie ir vieni no vecākajiem lietus mežiem pasaulē, jo izveidojušies pirms aptuveni 130 miljoniem gadu. Lūk,
šādi putni te ir sastopami. It kā jau zaļajās lapās vajadzētu tos viegli saskatīt, bet tas nav nemaz tik vienkārši. Vienu man palaimējās redzēt, bet gribētos vēl saskatīt kādu košu skaistoju. Patreiz dodos apskatīt lielo koku, bet man liekas, ka visi ir viņi lieli. Bet tas laikam skaitās šī ciema vislielākais koks. Iepriekš teicu, kad iešu aplūkot lielāko koku, bet ne jau tā diametrā, bet gan augstumā. Vispār neredzu, kur ir galotne. Daudz dzīvniekus man, diemžēl, nesanāca nemaz redzēt. Redzēju vienu putnu, vairākas vāveres un mērkaķus. Viens alfu tēviņš bija riktīgi agresīvs un skrēja man pakaļ. Par laimi tas beigās atkāpās. Kopumā man ļoti patīk šī vieta, staigāt pa džungļiem, baudīt kokus un klausīties putnos un dažādās skaņās. Ļoti neparasta vieta. Acīm un ausīm baudām. Jūs jau dzirdat, vai ne? Ko es gan te mēģinu jums stāstīt. Ir arī iespēja iet nakts pastaigām pa šo taku, kopā ar gidu, protams, un tad jau vairāk redz dzīvniekus. Es vēl īsti neesmu izdomājis, vai es iešu kādā nakts pastaigā, vai arī cerēšu uz labu laimi pati ieraudzīt zvērus. Došos pa neparastu tiltu pāri ūdenim. Labi, ka nav vējš, savādāk riktīgi šūpotu. Tāpatās. Es varu pašūpoties. Tilts ir tik zemu, ka brīžiem liekas, ka ievelšos es ūdenī. Es neesmu piedzērusies, tas ir tilts, kas šūpojas. Beidzot laiks vakariņām. Šodien īsta lāga es neesmu ēdusi. The next day. Čau! Tu skrien brokastīs? Pareizi ātrāk skrien brokastis, viss beigsies. Labrīt! Visu nakti lietus, bet es ļoti ceru, ka drīz pāries. Tāpēc apēdīšu brokastis un tad jau saule atpakaļ būs.
Esmu ieradusies orangutānu rehabilitācijas centrā, un jau drīz notiksies orangutānu barošana. Būs interesanti, ejam skatīties. Labs, ne? Cik lielas lapas ir atrodamas džungļos. Ir atnākuši daudzi apskatīt orangutānus. Un lūk, tur koku galotnēs jau var redzēt orangutānus. Uz barošanas platformas atnāca tikai 3 orangutāni, un viens bebītis bija, kā jau mēs redzējām. Bet man tāpat bija liels prieks, ka es varēju pavērot šos varenos dzīvniekus. Viņi tik veikli pa virvēm staigāja un kokos rāpās. Tik fantastiski bija, kā arī dalījās ar pārtiku, ar makakas mērkaķiem. Orangutānu rehabilitācijas centrā nav jānāk tikai skatīties orangutānus. Ir jātur acis vaļā un jāizbauda arī apkārtne. Te viss ir tik zaļš, skaisti koki un tie putni un sīseņi tādas skaņas izdveš. Jūs dzirdat? Kamēr visi ir devušies tūrēs, es tikmēr izbaudu privāto baseinu. Labi jau labi. Es izmantoju brīvo laiku, kamēr gaidu savu privāto šoferi, kurš jau mani tālāk aizvedīs piedzīvojumos. Esmu ieradusies jau nākamajā apskates vietā. Probošis pērtiķus latviski sauc par gardagunpērtiķiem, bet es tos vienkāršības pēc saukšu par gardaguņiem.
Šie mērkaķi ar saviem unikālajiem deguniem un uzvedību ir viens no dīvainākajiem, bet arī interesantākajiem dzīvniekiem, ko jebkad esmu redzējusi. No visas plašās pasaules tos var redzēt tikai Borneo salā. Kā man patika vērot tos gardeguņu pērtiķus, kad viņi ēda. Dažkārt bija nedaudz tādi viltīgi un mēģināja viens otram atņemt barību, neļaut ēst, bet kopumā likās, ka viņiem tā barība par maz, jo salīdzinot ar orangutāniem, šie apēda pilnīgi visu, bija ļoti izbadējušies. Un kā viņi lēkāja pa kokiem. Man šķiet, ka es nezinu, kā viņi nesavainojas, viņi vienkārši ņem un lec tā strauji, vienkārši neskatoties. Ja makakas tā izskatās, ka zin, kur lec, tad šie vispār vienkārši paņem un ielec krūmos. Tie tik bija vieni skaistuļi, vai ne? Ko jūs sakat? Jābrauc vēl viņus skatīties, vai ne? Šis ir tikai pirmais punkts, ir 2 punkti, kur tos redzēt. Un laiks man doties uz nākamo punktu, varbūt tur būs viņi vairāk. Darbinieks pastāstīja, ka šie gardeguna mērkaķi dzīvojot no 10 līdz 15 gadiem, maksimums 20 gadus. Ļoti maz. Es nezinu, vai jūs iepriekš dzirdējāt, tagad varēja dzirdēt to skaņu. Tas ir skaņas, kā viņi viens ar otru sazinās. Vai jūs zinājāt, kāpēc visi te sarosījušies tā? Jo klāt ir maltītes laiks. Man jau likās,
ka es pirmajā platformā redzēju ļoti daudz mērkaķus, un diez vai otrā platforma man spēs pārsteigt, bet ziniet, ja nav laiks, tad labāk pat uz otro braukt, jo te var redzēt daudz tuvāk viņus. Skatieties, tas taču ir ļoti tuvu un tik daudz dažādība. 2 mērkaķi redzēti un eksotiskie putni. Esmu nenormāli priecīga. Man bija labākais šoferis, jo izvadāja man pie brīnišķīgiem mērkaķiem. Man ir tik sagāpināts emocijas, ļoti viss ideālīgi. Sepiloka apkārtni es izstaigāju, kā arī devos nedaudz tālāk ar automašīnu. Redzētā daba un dzīvnieki man paliks ļoti, ļoti ilgi atmiņās. Bet, diemžēl jau ir vakars, un man jau no jums ir jāatvadās. Bet labā ziņa ir tā, ka Savvaļa turpināsies arī nākamajā sērijā. Paldies, ka skatījies un bija kopā ar mani!